Jā, mīļie, esam nonākuši līdz 8. dienai, un nākamā prāta kļūda ir pozitīvā dzēšana. Kad mēs dzēšam pozitīvo, un to parasti apzīmē arī ar jā, bet. Un tā ir tā jā, bet domāšana, jo tas vārdiņš bet vienmēr to pirmo pozitīvo viņu dzēš. It kā tas nav svarīgi. Un tas neļauj mums priecāties īstenībā par dzīvi, tas neļauj mums sajusties labi, tas neļauj mums priecāties par pozitīviem notikumiem un baudīt tos. Un bieži vien tas ir depresijas pamatā, notiek labas lietas, bet mēs vienkārši nejūtam neko. Mēs šo visu pozitīvo izdzēšam un domājam tikai un fokusējamies tikai uz to negatīvo. Un tas var radīt trauksmi, kad mēs daram, it kā daudz labas lietas izdarām, bet, piemēram, fokusējamies tikai uz tām kļūdām un nejūtamies, ka vispār kaut kas labs ir izdarīts. Ja? Liekas, ka vēl vajag, ja? Un nekad nav gana, jo nekad mēs neredzam tās labās lietas, kas ir paveiktas, ko mēs esam sajutuši, sasnieguši, ieguvuši. Tas ir, piemēram, kad mēs saņemam komplimentu. Ja? Tev ir skaisti svārki. Jā, bet varbūt tu to pateici, lai izpatiktu man, ja? Varbūt man nav skaista blūzīte, bet tu tieši uz tiem svārkiem, ja? Vai, piemēram, man saka komplimentus darbā, bet es gribētu, lai to saka man mājās. Ja? Uzreiz tie darbā tie komplimenti par manu darbu, par manu profesionalitāti un visu to, viņi tā kā dzēšās. Viņi nav vairs svarīgi. Ja? Piemēram, ir prezentācija, es norunāju labi, es novadu visu, forši viss man sanāk, bet, piemēram, jā, bet es biju satraucies. Un tas dzēš visu to iepriekš labo, visu tos labos paldies, un arī, piemēram, par komentāriem paldies, mēs saņemam 100 paldies un 1 kritiku, un tie visi paldies tiek izdzēsti, un mēs fokusējamies tikai uz tie 1 kritiku, saprotam, ka viss bija slikti. Arī, piemēram, vadot lekciju vai prezentāciju, visi cilvēki interesēti klausās un skatās uz tevi, bet viens, piemēram, skatās ārā pa logu, un tu fokusējies, kas viņam tur ir. Varbūt es neinteresanti stāstu, ja? Varbūt tā tēma nav pārāk izkopta. Ja? Mēs palaižam garām visu to pozitīvo, un līdz ar to mēs jūtamies draņķīgi. Šis tipiski ir tiem cilvēkiem, kas daudz sūdzās, kam viss ir slikti. Ēdiens negaršo, jo tur viena garšvieliņa kaut kādos salātos nebija ritīga. Ja? Mani mīl, man pasaka, ka mani mīl, bet viņš ir tikai tāpēc, ka viņš ir man ģimene. Ja? Kur citur viņš liksies? Vai, piemēram, bērni man apķēras, bet kaut ko viņiem varbūt vajag no manis. Ja? Un kognitīva behaviorālā hipnoterapija nodarbojas tieši ar to, ka mēs sākam apzināties šīs prāta kļūdas, šīs destruktīvās domāšanas paternus un saprotam, ka tas ir kļūdains, ka tā nav patiesība. Mēs atdalamies nedaudz no viņiem un no tās domas, ka tā ir patiesība un man ir pamats tā justies. Un tas ļoti labi strādā, risinot trauksmes, risinot depresijas, jo kognitīva behaviorālā terapija ir ļoti efektīvi pierādīta tieši šim, nomainot savu iekšējo dialogu, apstādinot tās vecās. Ja mēs varam iztēloties, ka, piemēram, tās prāta kļūdas ir kā nezāles tavā dārziņā. Mēs burtiski viņas izravējam ārā. Mums vispirms ir jāatpazīst, kas tā ir par nezālīti, jāizrauj viņa ārā, tad jāizvēlās tās veselīgās, labās ziedu sēkliņas, vai tas būtu zieds vai auglīts vai kaut kas cits, ja? Viņas jāiestāda, viņas jādefinē. Tas ir tas, ko mēs šobrīd darām ar visiem šiem uzdevumiem, ar to pierakstīšanu, ar situācijām, ar to, ka jūs klausaties un apzināties viņu. Mēs tā vietā ieliekam jaunas, veselīgas domāšanas sēkliņas, mēs viņas ieaudzējam sevī, un ar hipnoterapiju tas tik forši strādā ar dažādiem ierakstiem, ka mēs veidojam jaunu sev dialogu, savu veselīgu dialogu, un pēc tam mēs varam baudīt tos ziediņus, baudīt to smāžu, baudīt to sajūtu, kā tad ir, kad es veselīgi, iejūtīgi, cieņpilni, kā pieaugušais attiecos pret sevi, ja? Neslīkstot tajos domu paternos. Jo tagad, kad jūs zinat, jums vairs nebūs attaisnojums, vai ne? Jūs zināsiet un pamanīsiet arī ikdienā, es šo daru,
Es atkal dzēšu pozitīvo, piemēram, vai es atkal lasu domas. Šim skaists piemērs ir, piemēram, ir tas saucamais kognitīva bias. Nu, tā kā izveidotas, pieņemsim, ka tev ir izveidota pārliecība par cilvēku. Tas var būt kāds kolēģis, piemēram, viņš tevi atnākot uz darbu, pirmo reizi tu viņu satika, viņš ir jauns kolēģis tavā kolektīvā, viņš tevi sveicinot, vai nu ļengan iedeva roku, vai vispār nepasmaidīja, un tu nodomā, ka viņš iedomīgs ir. Un tev izveidojās negatīvs priekšstats par šo cilvēku. Un iespējams, piemēram, viņš labi dara savu darbu, bet tu nodomā, viņš noteikti priekšniekam grib pielīst, viņš tur tāds beigais, slīpais. Varbūt viņš, piemēram, tevi uzaicina pusdienās, varbūt viņš grib iepazīt tevi, bet tu nodomā, viņš kaut kādu informāciju grib dabūt, viņš noteikti tur kaut kas ir aiz ādas, viņš tev pasaka komplimentu, pielēm, vai meli, vai tu nenotici tam. Jo tu notici tam, ko tu esi izveidojis, ja tas ir negatīvs priekšstats, viņš iesēdies tevī, un tu dzēsīsi visas pozitīvās lietas, kas nesaskan ar šo priekšstatu. Kaut vai tās varbūt tās pat ir vairāk. Tev ir darbā paaugstinājums, un tu nodomā, neviens cits laikam nepieteicās uz to lomu, vai arī kādam citam piedāvāja pirms tevis, bet viņš atteicās, vai tā ir tikai sagadīšanās, kad tu noliec labi testu, bet nodomā, tas bija viegls tests, Protams, kad es noliku labi, Liecībā agrāk, visas labās, es atceros, man vecāki tā darīja, visas labās atzīmes, tas pats par sevi saprotams, bet uz tām, kur bija zemāks, par 7, bija sliktāks, tas bija, kas tur bija? Darbā, kaut kas labs notiek. Jūsu komanda saņem kaut kādu godalgu par labāko darbu performanci, Un tu nodomā, es tur viens no tāds, bet es jau neko nedarīju, tā pārējā komanda ir pelnījusi to visu. Tik skaisti ziedi. Viņi jau pēc pāris nedēļām būs nomiruši un metam izkastē, kāda jēga, uz tik īsu laiku ziedus likt vāzē. Vasarā, šodien saulaina diena. Un tu liekas, atkal būs pārāk karsti, tur man mašīnā tur nestrādā kondicionieris, atkal viss būs slikti, Fobiju gadījumā tas var būt, man vienalga par statistiku, tur lidmašīnas nav drošas, lidmašīnas krīt, par savu ķermeni, es visas pamanu, es tās skaistās lietas savā ķermenī nepamanu, bet pamanu, man tur tas nav ritīgi, tur vēdriņš kaut kur liekais, man tur dubultzots vai kas tur ir. Arī sliktu attiecību pamatā, piemēram, kad mēs vīram vai sievē, vīrs, piemēram, viņš nerunā ar mani, viņš uz sevi noslēdzies, viņš nav emocionāli inteliģents, bet tas nekas, ka viņš jau, piemēram, ar bērniem ir ļoti mīļš, ka viņš ir rūpīgs, gādīgs mājās, viņš lasa viņam pasaciņu, viņš pērk ēdienu, viņš gatavo varbūt daudz, Un tas arī var būt par pamatu sociālai trauksmē, kad tev liekas, ka tev uzaicina uz pasākumu, bet droši vien viņi tāpēc, ka viņam man ir žēl. Un kur tad tas sakņojās? Tas iespējams ir sekas tam, ka tu esi daudz atkal un atkal un atkal ticis sāpināts, un esi pieņēmis kādā brīdī lēmumu, ka labāk ir necerēt uz neko labu, jo tad tu vismaz nevilsies. Bet mēs aizmirstam to, ka mums ir tāda lieta kā confirmation bias, vai tendence apstiprināt savas pārliecības. Tas nozīmē, ja tu jau sagaidi negatīvo, tad tu to redzēsi visur. Kaut vai ir arī pozitīvais, tu dzēsīs to pozitīvo, lai tas saskanētu ar tavām negatīvajām pārliecībām. Tādējādi nejutīsi ne prieku, ne laimi, ne gandarījumu, ne apmierinājumu. Tu sevi notrulināsi, lai nejustu neko, tikai tāpēc, ka tu negribi just to vilšanos. Šo parasti izmanto cilvēki, kas īstenībā ir ļoti jūtīgi, kas ir empātiski, kas ir tikuši sāpināti, un viņi ļoti baidās tikt sāpināti atkal. Es tevi izaicinu lēnām ar iejūtību pret sevi, iztēlojies ikdienā, kad ir tās tevis daļa, kas ir tā ievainotā, kas vēlas aizsargāties un kas vēlas visur to negatīvo saredzēt. Un vienkārši pamani, šobrīd es fokusējos uz negatīvo. Ir ok. Vienkārši tas, kad es to pamanu, jau mani nedaudz atdala no šīs daļiņas, Un tu vari viņai arī pateikt, un hipnoterapijā mums arī ir tādas prakses, kur mēs varam sarunāties ar to daļu, un varbūt viņu nomierināt nedaudz, ka ir ok, tev nav mani visu laiku jāsargā, tev nav jāliek man apkārt tas vairogs vai siena. Es esmu drošībā, man viss būs kārtībā.
Un kaut vai tu sākumā netici tam, ka tas ir iespējams, sāc pamanīt katras dienas beigās 3 labas lietas, kas tev šodien notika. 3. lieta. Sāc pieņemt komplimentus. Ja tev kāds kaut ko labu pasaka, pasaki vienkārši paldies. Un nemēģini turpināt, jā, bet, vai kaut kā to atgrūst atpakaļ, vai kaut kā, jā, tur tik mīļš, vai tieši pārnest to uz viņu. Pasēdi bišķiņ ar to ievainojamību, kad, es varbūt mazliet sakautrējos, es varbūt mazliet nosārku, jā, es varbūt mazliet nērti jūtos. Ielaid to iekšā. Tas pozitīvais ir tik daudz apkārt. Tev noteikti izdosies. Mua!